Labdien, skolēni! Es esmu Inga Pumpure, karjeras konsultants, un es jums palīdzēšu izvēlēties virzienu 12. klasē. Es stāstīšu vairāk no tās puses, kā piemēram jums domāt, lai izvēlētos šo te vienu virzienu, ar domu, ko es darīšu pēc 12. klases. Jo jūs tad būsiet jau vairāk vai mazāk fokusēti uz tām zināšanām, kas jums būs nepieciešamas tālāk, kad jūs iesiet mācīties savā izvēlētajā profesijā. Tātad jums ir 3 virzieni - mārketinga, reklāmas virziens, humanitārais un veselības un vides zinātnes virziens. Skatoties šos te mācību priekšmetus, domājam ar tādu domu, ko es varētu izmantot tālāk savā tālākajā dzīvē, mācību procesā, darbos un tā tālāk, ja es izvēlos konkrētu virzienu. Sāksim ar mārketinga reklāmas virzienu. Tātad šie specializētie kursi, kas šeit ir iekļauti, uzņēmējdarbības pamati, tiesību pamati, mārketings, reklāma un arī nodokļu un valsts pārvalde, principā fokusējās uz, kā jau saprotat, uzņēmējdarbību. Tātad te jums ir pamats finanšu jomā, mārketinga jomā un arī valsts sektora jomā. Kas varētu būt šīs te profesijas iespējamās, kur jums var noderēt šīs zināšanas? Ja mēs runājam tieši par biznesu, par uzņēmēju darbību, tad tā kā jums ir nepieciešama loģiska domāšana, tiesiskās tiesības zinātnes, tātad kur un kā un ko es drīkstu darīt, kādas ir mani tiesības pienākumi attiecībā pret valsti, pret savu uzņēmēju darbību, tā skaitā nodokļiem, jo nodokļu izpratne ir ļoti svarīga jebkurā jomā, ne tikai uzņēmēju darbībā. Un mārketings tātad arī kā piesaistīt klientu un kā to, ko es vēlos dot citiem, savu pakalpojumu, savu produktu, kā viņu virzīt, kā piedāvāt citiem. Lūk, kas tad šeit varētu būt šīs profesijas? Uzņēmuma vadība, tātad vadītājs, biznesa attīstības vadītājs, piemēram, ja jūs vēlaties nevis paši savu uzņēmumu dibināt, bet būt kā darbinieki, varbūt arī kā projektu vadītājs, tātad dažādās jomās un dažādos uzņēmumos. Tālāk, kur jums vēl var būt, ja jūs paņemat tā specifiskāk šo te mārketinga reklāmas virzienu, tad jūs varat būt mārketinga speciālists, piemēram, izstrādāt stratēģijas mārketinga, pētīt tirgus, veidot dažādas reklāmas kampaņas. Varbūt jūs gribat iet uz digitālo mārketinga pusi, tad arī šeit kā tieši veidot šīs te reklāmas, un šo te saturu, kas tagad mums populāri sociālie tīkli. Te arī noderēs pie sabiedrisko attiecību speciālistu šīs zināšanas, tāpat arī pārdošanas vadītājs jūs varat būt, jo jums ir šis te pamats gan mārketingā, gan finansēs. Ja vairāk skatāties uz finanšu pusi, tad tur būs nodokļu konsultanti, grāmatveži, finanšu analītiķi, piemēram, biznesa vadības konsultanti. Tā kā īstenībā ņemot šo virzienu, jums ir ļoti plašas šīs te iespējas. Ja mēs skatāmies uz tiesību jomu vairāk, tad tur jūs varat kā jurists būt, piemēram, uzņēmēju darbībā kā jurists interesanti būt, darboties, Jūs varat pārzināt nodokļus, būt šis te, kā es minēju, nodokļu konsultants tieši. Ja gribētu darboties valsts pārvaldē, tad atkal jums visas šīs zināšanas noderētu darbojoties kādā valsts iestādē. Principā visa šī te kombinācija noderēs tad, ja jūs plānojat studēt uzņēmumu darbību, vadību, finanses, tiesību zinātnes, ekonomiku, mārketingu un arī politoloģiju, piemēram. Nākamais ir humanitārais virziens. Šeit tāda tieši tie specializētie kursi, kas ir 3. svešvaloda, tad ir psiholoģija un finanšu pratība. Skaidrs, kad valodas noderēs jebkurā jomā, ne tikai
kādā vienā konkrētā šaurā, protams, ka te uzreiz mēs iedomājamies varētu būt tulks, vai ne? Un tad arī starptautisko klientu attiecību vadītājs, kāpēc ne? Ja, tad arī šīs zināšanas ļoti labi noderētu, jo te ir gan psiholoģija, gan šīs valodas zināšanas, gan finanšu pratība mums vienmēr. Tāpat kā nodokļi, piemēram, noder pilnīgi visur, tā arī finanšu pratība noderēs jums dzīvē jebkurā jomā, vai ne? Ja jūs skatāties vairāk uz tādu netik daudz starptautisko pusi, varbūt jums interesē vairāk psiholoģijas virziens, tad tur arī ir diezgan plašas iespējas. Ne jau tikai psiholoģija, psihologs, ja, tad šeit ir arī, piemēram, šī brīža diezgan populāra profesija, kas arī man ir viena no profesijām, tas ir izaugsmes treneris, jeb kā mēs sakam, coach, ja. Tad ir iespēja darboties arī personāla vadības jomā. Jā, tad jūs varat būt gan personāla vadītājs, gan organizācija psihologs. Ja, tad, ja par finansēm, tur jau var iet dažādos virzienos. Ir pat arī tāds, piemēram, sporta psihologs. Ja interesē tāda joma, var apvienot gan sportu, gan psiholoģiju. Un trešais virziens ir šis te veselības un vides zinātnes virziens. Te ir vairāk tāds, kas saistīts, protams, ar medicīnu, dabas zinātnēm, ētiku, cilvēka veselību, vidi, ilgtspējību, dažādām medicīnas tehnoloģijām. Ja, tad kas varētu būt tās profesijas, ņemot par pamatu šo fizioloģijas, pamats vides izglītību, sabiedrības veselību, bioētika un finanšu pratība. Tad medicīnu es jau tur vairākas lietiņas jums nosaucu, ja, bet tur var būt arī, piemēram, uzturu speciālists, arī šobrīd ļoti pieprasīta un populāra profesija, vai dietologs, vai varbūt jūs gribat veselības aprūpas jomā darboties, ja, vai sabiedrības veselības speciālists, ja tur gan tas būtu par fizioloģiju, tātad gan par cilvēku, gan par vidi. Jūs varat darboties arī, tātad šo profesiju izvēlēties farmācija, vai arī varbūt tā ir pētniecība medicīniskajā jomā. Ja? Pie vides aizsardzības mums ir tādas profesijas kā vides politikas ilgtspējas speciālists, piemēram, ja, kas domā par zaļajām investīcijām, kā mēs tagad arī runājam, tad tur ir noder gan šī finanšu pratība, gan šī vides pratība, ja, vai vides veselības inspektors. Ja, kāpēc ne? Vai ne? Protams, ka visas sporta zinātnes, rehabilitācija, tātad fizioterapeiti, treneri, ergoterapeiti, tātad arī te par ekoloģiju, par ekoloģiskiem produktiem, par cilvēku ķermeni, ētiskām izejvielām. Ja? Tas viss ir ļoti cieši saistīts. Paņemot, liekas, pirmajā brīdī varbūt finanšu pratība un fizioloģija neiet kopā, bet, godīgi sakot, arī šīs divas jomas var būt vienā profesijā ļoti, ļoti palīdzošas. Tā kā jebkurā gadījumā šis trešais virziens tā kā vairāk tiešām uz to medicīnu, uz sabiedrības veselību, farmāciju, dažādām vides zinātnēm, ilgtspējībā. Un tādās lietās. Tā kā skatoties šos te visus trīs virzienus, domājam, ko es gribu mācīties, kur es gribu iet, kādu profesiju es gribētu iegūt. Un neapstājamies pie kaut kā šaura, ja? Domājam plašāk, jo, kā jau es teicu, pirmajā brīdī varbūt nesavienojamas lietas, tomēr beigās var arī būt ļoti, ļoti labas vienā konkrētā profesijā. Pie tam jums jau nav jāmācās tikai viena profesija, vai ne? Jūs jau varat apgūt arī vairākas. Tā kā ceru, ka kaut drusciņi palīdzēju paskatīties uz šiem virzieniem, domājot arī par savu nākotni. 12. klase paies diezgan ātri un būs jāsāk domāt arī par savu nākotni. Lai jums izdodas!